Mani sauc Laima Jaunzima. Es droši vien sevi dēvēju par horeogrāfi, bet citos kontekstos es izvēlos teikt vienkārši māksliniece. Baltic Dance Platform, jā, pirmo reizi. Man šķiet, ka es redzēju visas izrādes izņemot vienu. Mani visvairāk fascinē ir tas, kas veidojas starp izrādēm, jo attiecīgi izskatās, ka ir specifiski atlasītas izrādes no dažādiem kontekstiem, lai tad kaut kā tie konteksti satiktos. Man liekas, ka divi darbi man likās kaut kā radīja man tādu tā kā padziļinātāku sajūtu par to radīšanas procesu. Viens bija Netī, igauņu mākslinieces darbs, kur viņa ir tā kā arheologs un viņa tos objektus rokā ārā, un viņai ir tas tā otra balss, ar ko viņai tur ir jācīnās. Un tad man likās arī interesants tas baleta darbs, kur viņa tā kā cīnījās ar to tehniku. Un tā elpa un tas ķermeņa izaicinājums. Tur man likās tāda interesanta humora izjūta kaut kā tajā vēlmē tā kā atspēkot tās tehnikas nozīmi, bet tad arī tā kā reflektēt uz to mūsdienu kontekstu. Man liekas, tā kā ļoti, ļoti koncentrētas ar nozīmi pilnas 3 dienas, kur es tā kā, jūtos kā daļa no tā konteksta, kas man ir svarīgs, kas viņā notiek.